Viena lieta, kas ir izteiksmē, kad ir vārds no nozīmē reizināts. Pierakstīšu to piemēriņu. Tas būs 300. Jā, tieši tā. Nu jā, to jau galvā var arī saprast, ka trešdaļa no 900 ir 300, jā. Jā, ja kāds garais pieraksts, tad saīsinām. Jā. Labi, tad tālāk, jā. Un, Un pret nozīmē dalīts. un vai man tā garša grūti patīk? Labi, to jau jūs atceraties. No īsināšanu. Jā, viss minīgi. Tad, un uzrakstam pret, tagad 14 km pret 7. Pret Tas ir būs vienkārši 2. dalīts. Matemātikā Tas saka, būs dalīts, cik ir 14 līdz 2. 7. 2 un 2 kilometri. Te vajag ielikt kā burtu. Kilometri. Ja, tas šīs dienas tēma, ko mēs iemācījāmies jau? Ka no ir Un kas? ka pret ir dalīšana. Dalīšana no ir reizināts. Šo paturiet galvā un pildam piemērus. Pierakstiet to un ierāmējiet. Ok, mērvienības. Kuras no šīm jūs esat piemirsuši? Kilometru atceraties? Jā, Metrus droši vien arī tonnas, tonnā jā, 1000 kilogramu. jā, es atceros Centners. to. Centneru atceraties? Jā, jā. 1 kilograms. Ja kādu nesaprotam, pierakstam sev. Ja kādu nezinām no galvas. Un tad pildam. Pirmais varētu Karolīnu trešo piemēriņu. 1/4 daļa no 1 kilometra. Tas būs reizināšana. Un 1 kilometru pārveidojam, ja? Tā. Tas būs 4000. Nebūs. Paga. Vai Jāreizina ar 1. Jāreizina viens, jā, Tad augšā iet. Tad 1,000. 1000 dalīts ar 4. 4,000. Nē, uj. Tad varam rakstos izdalīt, kur pierakstīsim. 250 būs. Jā, jo 100 dalīts ar 4, 225, jā. Jā. Pierakstījāt. Jā. Super. Nikita, pastāst lūdzu 4. Un tūlīt. Mēs tos 2 centnerus varam pārveidot kā 200 kilogramus. Jā. Un Tātad mēs rakstam 200 lejā 1.
200 Paga. reizē Nē. 1. Jā. Nē, paga. 1/5 no sākuma mēs rakstam. Jā. Un pēc tam reiz, tad būs reiz 200 kilogrami. Tieši tā. Un tad mēs rakstam 1 reiz 200, svītra 5. Jā, un tūlīt. Un tad mēs to dalām ar, precīzāk reizinām. Ar 200 mēs reizinām ar 1. Nu jā, reiz 1, labi. Bet, ja tā ņem, tad būs jau paka. Būs 40 kopā. Būs kopā 40. Mēs rakstīsim 1/8 Jā. reiz 400. Nē, 4000. Tad mēs augšā rakstīsim 1 reiz 4000 un apakšā 8. Un tagad 4000 dalīts ar 8. Cik ir 40 dalīts ar 8? 5. 5. Un tad te noīsinot būs. Apakšā 1. Nē, 1. Jā, un augšā. Tad, ja mēs pieliekam klāt 2 nulītes, pie 40 pieliekam 2 nulītes klāt, tad mums pie piecinieka cik pielieks nulītes? 2. Arī 2, jā. Tad 500 Jo 500 kas? grami. Jā. Lieliski. Ar atpakaļ vienu to Varu, jā, kasni. atpakaļ. Jā. Paldies. Gatavs, jā. Mēs 1 metru varam pārvērtot kā 100 centimetri. Tātad, jā. Un tad mums iznāk 5. Jā. 5 kas? 5 centimetri. Jā. Labi, ejam tālāk, jā. Jā. Jā.
Karolīna, Mm, šito. Tad mēs rakstīsim 1/4 daļa reiz 10. 10 centimetri, jā. Tad augšā mēs rakstīsim 1/10. Un apakšā 4. Tad saīsināsim to no 10 un 4. Man šķiet, ka 2 var. Jā. Tur pie 10 būs 5. Jā. Līdās. Labi, 1 reiz 5 ir 5, ja 5 otrās pareizi. Jā. Izslēdzot veselus, cik tie ir? Tad mums ielien 2 pieciniekā. Vēlreiz 2, un cik vēl paliek pāri? 1. Tad cik veseli? Cik reiz parādās divnieki? 2. Tad 2 veseli un 1 otrā. Un kāda mērvienība? Centimetri. Centimetri. Nu, jeb 2 centimetri un 5 milimetri. Oi, jums vajadzēja pierakstīt, jā? Vai rakstījāt līdzi? Labi, otrs veids varējām arī pārēdot uz milimetriem, 100 milimetriem, un tad sareizināt. Un to pašu iegūst. Nav jāpieraksta tagad tas otrs risinājums. Mums, kas interesē, tas, kā mēs nokļuvām līdz tiem 2,5 centimetriem. Vai 2 centimetriem 5 milimetriem. Vai 2 centimetri, vai 2 un 1,5 centimetri. Varbūt dažāds īstenībā atbildes šeit. Citādākos pierakstos, bet atbild tā pati ir. Var klikšķināt tālāk? Jā. Kita var izlasīt, lūdzu. Termosā bija 8 litri kakao. Nolej 1/32 daļu. Cik nolej? 1 litrs ir 1000 mililitri. Es zinu, būs 4. Tā uzreiz arī izreikināju. Kā tu izreikināji tik ātri? 32 mēs dalām ar 8, tas ir 4. Nē, 8 dalām ar 32. 1/32 no 8 litriem. Jā, bet jau sanāk 4. To, Nē, es arī šitā domāju, tā kā, jā. jā, un sanāk nevis 32 dalīt ar 8, bet tad nesam augšā un īsinam. Cik būs noīsinot? Dalot ar 8 vai dalot ar 8? 10. Nepaga. Kāds 10? 1000. 1000 un saucējā? Un saucējā būs 4. 4, jā. Var man to daļu no sākuma patīc, viņa neuzspēja uzrakstīt. Ok, tu līdz pārakstīšu viņu. Jā, man gatavo. Un, oi, smirkli varbūt pamanījāt, kas tālāk tur notiek, kas jādara? Nē. Kas tur ir tālāk jādara? 1004. Ko varam izdarīt ar viņu? Tūlīt. Tad 1004. mililitri, jeb cik?
1004 vai 500 mililitri? 1000 dalīts ar 4. 5, pagā. 200. Tad mēs izdevām 100 dalīts ar 4 ir 25. Nē, 10 sākumā jādala ar 4 rakstos. Tātad 2 reiz Būs 4 ir 200. 8. Jā? Vajag Jā, atkārtot būs tā dalot rakstos. Nē, bet, šis jau piemērs diezgan viegls, jo, tā kā, ja mēs varam paņemt to pašu 10, tad būs vienkārši, mēs varam paņemt to pašu 10 un izdalīt ar 4. Tā jau arī var dalīt vieglāk. Nē, īstenībā 250. Jā, 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 es sajaucu. Pierakstījāt, jā? Vai nē? Pierakstīju. Labi, tad un atceramies par mērvienībām. Karolīna, lūdzu, nākamo. Kādā dienā saimnieks no govs noslauca 25 litrus piena? Viņš ciemiņam ielēja 1/100 daļu no izslaugtā. Cik viņš ielēja? 25 litri no govs. Daudz, maz? Daudz. Izklausās ļoti forši govu mājās turēt. Kā aprēķināsim? Man šķiet, ka tā kā 1/100 daļa no 25 litriem. Jā, kā to sareizināt? Mēs rakstīsim tā kā Mēs vēlreiz rakstam 1/100. 1/100 daļa reiz 25 litri. 25 litri un, ok, tad mēs reizinam, jā, 25, 1/100 un 25 ies augšā skaitītājā, vai ne? Labi. Un ko tālāk? Tad rakstīsim, ne, tā kā Vai vēl nenesam augšā? Varam arī nenest augšā. Varam citādāk izdarīt. Tad 1/100 reiz 25 litri. Ko daram? mēs izrēķināsim, cik. Un te ir dažādas opcijas. Mēs varam uzreiz 25 celt augšā skaitītājā vai pārveidot 25 litrus par mililitriem. Kuru jūs gribat labāk metodi? Kurai vieglāk? Vieglāko? Labi, uzceļam augšā 25 un saīsinam. Tā kā, cik tas ir? Tas būs līdz pie simtnieka būs 4. Jā, Pie 25 būs 1.
1/4 litra. Un kā 1/4 litras? Jūs kāds sakat kādreiz? Klau, ieliesi man lūdzu 1/4 daļu litru. Nē, Nesaka tā. Veikalos arī nav piena paks, kur ir 1/4 litrs. Bet ko mēs varētu aprēķināt? Nevis litri, bet mililitru varbūt. cik vienā litrā mililitri? 1000 mililitru. Jā, tad 1/4 no 1000 mililitriem. Jeb ir, labi, tad izdevām 1000 dalīts ar 4 vienkārši. Mēs daudz reižu esam dalījuši 1000 ar 4 šodien. Vai ne? Jā, Labi. Zem 10 rakstīsim 8. Zem 10, 8. Tā kā Zem kāda 10? te bija, nu, Tu gribēji dalīt. Ā. Bet es sapratu, ka mēs mākam izdalīt, vai ne, rakstos? jā. Labi. Tad mums ir tālāk palikuši vēl IQ uzdevumi un pašiem savu uzdevumu uztaisīt. Es domāju, pa priekšu iziesim IQ uzdevumus. Šos ir jāraksta. Te vienkārši pasakiet, nav jāraksta, vienkārši pasakiet, kur ir atbilde pareizā. Mm. Tīri teoriski tā nevar būt trešā atbilde, Kāpēc? jo tur, nē, īstenībā arī var.